Kā trenēt muguras augšdaļu? Šajā video es tev sniegšu nelielu ieskatu muguras augšdaļas anatomijā un vingrinājumos, kurus var veikt, lai to trenētu. Tātad, tev muguras augšdaļa sastāv no 3 muskuļiem – platā muguras muskuļa, romveida muskuļa un trapeceida muskuļa vidējiem un apakšējiem šķiedrām. Par augšējiem šķiedrām parunāsim plecu trenēšanas video. Platais muguras muskulis veic augšgalma ekstenziju un addukciju, trapeceida muskuļa vidējās šķiedras un romveida muskulis veic lāpstiņu retrakciju un trapeceida muskuļa apakšējās šķiedras veic lāpstiņu depresiju. Ok, tātad tagad tu zini, par kādām kustībām atbild muguras augšdaļa, tāpēc tagad varam parunāt par vingrinājumiem, kas to trenē. Pirmais ir vilkšana augšējā blokā. Lai to izpildītu, apsēdies uz augšējā bloka vilkšanas trenažieru un aptver stieni virstvērtienā. Tad pavalkot savus lāpstiņus uz leju, velc stieni sev pie krūtīm un lēnām iztaisno rokas. Par cik šis vingrinājums veic augšgalma addukciju un lāpstiņu depresiju, tas lielākoties trenē plato muguras muskuli un trapeceida muskuļa apakšējās šķiedras. Šo kustību var izpildīt arī ar savu ķermeņa svaru. Šī būtu pievilkšanās. Otrais vingrinājums ir vilkšana no zemā bloka. Lai to izpildītu, apsēdies uz zemā bloka vilkšanas trenažieru un aptver stieni virstvērtienā. Tad savalkot savus lāpstiņus kopā, velc stieni sev pie vēdera un lēnām iztaisno rokas. Par cik šis vingrinājums veic augšgalma ekstenziju un lāpstiņu retrakciju, tas trenē plato muguras muskuli, trapeceida muskuļa vidējās šķiedras un romveida muskuli. Šo kustību var izpildīt arī ar savu ķermeņa svaru. Šī būtu pievilkšanās guļus, hantelēm, šī būtu hanteļu vilkšana vai svaru stieni, šī būtu stieņa vilkšana. Un trešais vingrinājums ir vilkšana ar taisnām rokām. Lai to izpildītu, novieto stieni augšējā blokā, aptver to virstvērtienā, noliecies uz priekšu un izstiep rokas sev gar ausīm. Tad pavalkot lāpstiņus uz leju, velc stieni ar taisnām rokām sev pie gurniem un lēnām atgriezies sākuma pozīcijā. Par cik šis vingrinājums veic augšgalma ekstenziju un lāpstiņu depresiju, tas galvenokārt trenē plato muguras muskuli un trapeceida muskuļa apakšējās šķiedras. Šo kustību var izpildīt arī ar savu ķermeņa svaru. Šis būtu frontlevera pacēliens ar saliektām kājām vai hanteli. Šī būtu hanteles vilkšana ar taisnām rokām. Un tas arī ir viss. 3 vingrinājumi, ar kuriem tu vari trenēt visu muguras augšdaļu. Es tev ieteiktu izvēlēties tikai 2. Lielākā daļā cilvēku pilnīgi pietiks ar 1 un 2. Un trenēties tuvu spēku izsīkumam ar svaru, ar ko tur izdīt vismaz 5, bet ne vairāk par 30 atkārtojumiem. Izpildi šos vingrinājumus pa 2 līdz 3 piegājieniem 2 līdz 3 reizes nedēļā. Un katru nedēļu centies nedaudz palielināt atkārtojumu skaitu vai svaru. Ceru, ka tev šis video noderēja un tiekamies nākamajā video par plecu trenēšanu. Čau!